Labdien! Man sauc Inta. Uzaicinu jūs interesantā sevis izzināšanas ceļojumā. Likteņu stūri. Kā savu dzīvi vadīt, varbūt tādu, kā jūs to vēlaties. Es pie daudziem skolotājiem mācījos, un šeit ir apkopota tāds konspekta veidā pats svarīgākais, kas palīdz maniem klientiem, man pašai savu dzīvi veidot tā, kā es to vēlos, nevis kā autopilots mums automātiski vādā. Tātad, ja gribam labāku dzīvi, tad sāc stūrēt ar šo stūras ratu. Kas es esmu? Sāksim ar tādu pirmo, kā teikt, pogu, pedāli vai rādītāju. Es esmu Inta Valkovska, personības izaugsmes apzinātības trenere. Tas ir viens tāds mans apzīmējums. Es esmu mamma 3 bērniem, es esmu sieva vīram, es esmu meita, es esmu personība, es esmu augstākā apziņa, kas caur šo ķermeni izpaužās, arī tāda versija. Un katram šim ir dziļāks izskaidrojums. Es iedziļināšos nedaudz vēlāk, tagad tādā kopot informāciju. Vispirms, kāpēc atnāci, kāpēc interesēja, jo tādā veidā, kā taksistam nozīmēs maršrutu un dabūs atbildi, atbrauks tur, ko gribēs. Tātad, kur dzīvē jūta diskomforti un kur gribas kaut ko izmainīt. Noformulē, kur gribas kaut ko izmainīt un visu klausīšanās laiku paturprātā to, un caur to mēģina atbildēt, atbildes sagatavojot lapiņu, kur uzrakstīt, ja vēlies tā intensīvi piedalīties šajā pasākumā. Tas ir meistarklase, intensīvs transformācijas process, arī jaunas iemaņas iegūsiet. Tātad noformulē, lai iegūtu savu atbildi. Ko es atnācu? Atnācu, pieņemsim, veselību uzlabot kādu konkrētu, vai atnācu tur attiecības uzlabot, vai atnācu finanses uzlabot, kur ir kaut kāds diskomforts, šķērsli, kur gribas kaut ko mainīt. Uzrakst uz papīriņu var, un beigās paskatīties, vai dabūs atbildi, vai tikai kaut kāda skaidrībā. Tātad zemapziņā mums ir 95%, milzīgi ietekmi uz mūsu dzīvi. Tā ir visprāts spēcīgākā daļa. Tā aizsargā un liek darboties ķermenim. Patiesībā mūsu zemapziņa strādā tikai mūsu labā, kā tāds miesas sargs, bet problēmas tur, ka viņi pēc vecās pieredzes, un tur ne viņa parāk laba ir bijusi, un tad viņš automātiski pat nelaiž mūsu labos notikumos, jo viņai tāda interesanta šķirošanas sistēma ir. Un tā uzglabo atmiņas, emocijas, enerģiju, tā kontrolē, vada visas mūsu sajūtas. Vairāk kā 98% no tā, ko darām, domājam, vai sakām, ietekmē mūsu zemapziņā pastāvošas programmas. Liekas, ka mēs to darām, bet tas jau automātiski ir zinātniski pierādīts, kad pirms mēs nospiežam, teiksim, mašīnai pedāli, instinkts jau ir nospiedz jau gandrīz to pedāli. Pēc vecās pieredzes, ja tas ir profesionāls šofers. Zemapziņā prāts nedarbojas viens pats, tam ir vajadzīga doma, ideja, un tas ir tāds rādītājs, kur stūrēt, kur virzīt, ka tāds norāda. Par to tālāk arī būs sīkāk. Zemapziņas prāts izstrādā plānu pēc tās domas, nodoma idejas, un lai realizētu to. Ideja ir kā sēkla, ja to iesēj zemapziņā ar domu palīdzību. Ja vien ar apzinātiem centieniem tu necentīsies tieši ietekmēt zemapziņas milzīgo spēku, tās ierobežotais, robotiskais reakcija klāsts vadīs tavu dzīvi autopilotā, kā es saku. Tā pretosies taviem labākajiem centieniem, pat jaunām idejām. Viņa nemīl jaunu, jo viņai tas liksies kaut kur varbūt bīstam, un viņa centīsies kaut kā, man nepatīk turiet, es negribu to dzirdēt, es negribu šo klausīties, jau varat sākt izsekot, kas ar jums notiekās, kādas ķermenī reakcijas, vai atslābuši, vai saspringums, kādas domas galvā skraida, pierakstiet to varat arī, tā jūs redzēsiet, kā notiek pretestība jaunām kaut kādai informācijai. Taču nav grūti strādāt ar savu zemapziņu, ir tikai jāapzinās, ko darīt. Zināšanām jābūt, ko es arī šeit jums došu, neraugoties uz savu spēku, zemapziņu pakļaut apziņai. Tātad tomēr
ja es esmu apzināta būtne, nevis autopilotā, tad mēs varam mainīt savu dzīvi. Tā seko savām pavēlēm, reaģējot uz tā izsniegto informāciju. Tā nespēja atšķirt realitāti no iztēles. Nu, pieņemsim, ja mums kādreiz bija bail tur no kāda suņa vai ko, mēs varam iztēlē iedomāties, vai suņi ir mīļi, un tādā veidā pārrakstīt šo veco pieredzi, kas neļauj varbūt iegādāties suni vai neļauj mīlēt suni, toties pat sunim neļauj attur no tā. Un tādā veidā mēs varam mainīt un būt draugi ar suni, piemēram, tādu piemērs. Autopilotā zemapziņa vada tevi. Redzat, apakšā tas lielais viss aizbergs, un mums augšā tāda maza daļiņa ir apzināti 5–10%, kas it kā liekas, ka mēs kaut ko vadām un mainām netrenētiem. Bet, ja sākam trenēt, saprast, kā darbojas, kas tur mūsu zemapziņā ir, savus tekstus, ko mēs runājam, novērot, ievērot, tad arī var sākt kaut ko mainīt. Šeit kā tas kuģis sākt stūrēt to zemapziņu, būt sinhroni, pārmainīt programmas, pārinstalēt, restart, uztaisīt delete un restart. Un tad, ko izvēlēs tu? Vai būt tāds, ka zemapziņa tev vada, vai tomēr šīs, kā es šeit metaforiski uzzīmēju kuģi un to stūri, ko es sākumā jums rādīju, vai varat stūrēt sinhroni kopā ar zemapziņu sadarboties, vadīt. Tātad nevis prāts jūs vada, bet prāts ir jūsu kalps, un jūs esat tā apzinātā daļa, saimnieks. Varat nonākt pie sava patiesā es, kas patiesībā esam bijuši mēs, kā mums zināmā daudziem tādā pasakā neglītais pīlēns, kurš domā, ka viņš ir neglītais pīlēns, jo kāds tur iestāstīja, kāds ne tā uz viņu paskatījās, kā mums arī bērnībā, kāds ne kaut ko pateica, kāds ne kaut ko pateica, paskatījās, kaut ko ne tā izdarīja. Mēs domājam, ka mēs esam tas neglītais pīlēns. Saraujamies, un tā arī izveidojas tā zemapziņas programma, tā zemapziņa tie 98%, bet patiesībā izrādās, ka mēs esam gulvis, kad paskatāmies atspoguļojumā ūdenī. Un to es arī piedāvāju jums šeit pamazām atklāt to savu gulbi. Būt par to gulbi, ja jūs izvēlaties, jo neglītais pīlēns nekad nebija pīlēns, viņš vienmēr ir bijis gulbs. Tālāk arī par to būs. Tātad likteņa stūre. Kas es esmu? Šeit jau ir tas jautājums. Tas neglītais pīlēns, vai es esmu apziņa, kas vada savu ķermeni, vada savas domas, vada savas emocijas, kas pārvalda ar šo stūri, kā jūs jums vēlāk izstāstīšu, savu dzīvi, savu likteni. Tālāk tā interpretācija ir doma, un kā to domu mēs, kādu lietu, faktu ir notikums kāds, kā mēs viņu interpretējam ar savām domām. Nu, piemēram, lietus līst. Cits teiks, vai cik labi, zemē būs mitrums, cits teiks, ārprāts, salīši nav man lietasargs. Un no tā atkarīgs ir emocijas. Vai priecājās, tad emocijas ir labas, mums ieslēdzās visi labie hormoni, prieks, vieglums, atvērtība. Ja mēs sakām ārprāts, lietas līdz, ko darīs, tas jau ir aizsarga mehānisms, kaut kāda neapmierinātība, kaut kāds stress, saraujamies, krunkas, problēmas, nu, primitīvi es jums saku, bet tas uz visām jomām attiecās. Un no tā ietekmējās mūsu visu dzīvi. Un es došu instrumentus, ar ko jūs varat izsekot sevi un mainīt to. Tālāk ir sajūtas. No emocijām ieslēdzās sajūtas, kā mēs jūtamies. Ja jau dusmīgs, tad ķermenī ir savilkums un tāds instinkts. Bet dažkārt arī sajūtas ieslēdzās jau pirms, kad mēs kaut kam gribam tuvoties jaunam vai kaut kas, kas liekas bīstams, tad sajūtas ieslēdzās. Nē, tur neej, kaut kur iedurās, savelkās, sažņaudzās, krūts, elpas, slikti paliek, grūti elpot. Tās var ieslēgties jau pirms no vecās pieredzes, neļaujot mums kaut kur doties. Bet arī pēc vecās ierastās schēmas, kad notika kāds notikums, tur bija interpretācija, tur bija emocijas, sajūtas, un viņas jau autopilotā norēģēja jau kā signalizācija jau uz kaut kādiem tur
sensoriem, ārējiem faktoriem, vai domas, vai dzirdēšanas, vai daudz kaut ko tādu. Un tas ir visspēcīgākais, kas mūs savieno ar ķermeni, nevis tikai galvā. Tas parāda labs rādītājs, kas mums patiesībā ir tai zemapziņā, kādas programmas ir, ko mēs neapzināmies. Un es piedāvāju šīs programmas izpētīt šajā procesā, zīmolu, lapiņu un atzīmējiet, ko es jums piedāvāšu. Un no sajūtām instinktiem ir atkalīga reakcija. Ja, piemēram, sunītis jums patīk, jūs pājāsiet sunīti, jums būs patīkams emocijas, interpretācija bijis labs suns, mīļš suns, un jums reakcija pājāt, bet ja jūs mums bijusi doma, oi, briesmīgs suns, vai iekost emocijas, oi, bail, sajūtas saraujās, attālinos, un reakcijas bēgu prom. Un tā ir tā rīcība. Tāpat tās notiek ar visu, ko attiecībā uz jebko, uz ēdienu, uz veselību, uz finansēm, uz darbu, uz draugiem, uz vecākiem, uz attiecību, visās jomās. Šis strādā uz visām jomām, uz visām pusēm. Tas ir pamats, ko mums vajadzētu zināt, izprast, apzināties un izvēlēties, ja nepatīk kaut kas mainīt. Un atkarīgā no tā rezultāta, vai tas suns bija labs vai slikts, uz kādu piemēru es jums piedāvāju, ja? Ir tas rezultāts, sunu neiegādājamies, ja suņi ir slikti, vai man ir mājās suns, es mīļu sunīti un rūpēs par sunīti. Un tālākais tāds rādītājs ir fokus, uzmanību, uz ko mēs fokusējamies. Tātad, vai mēs fokusējamies uz pagātni, kādreiz suns man iekoda, tātad, vai tur nobaidīja, es neticēšu vairāk, tātad fokus ir uz pagātni, vai ļoti svarīgi ir, kur mums uzmanība. Ir jau dzirdēts, teiksim, vai mēs notikumā redzam slikto, tātad fokus uz slikto, vai mēs notikumā redzam, jebkurā notikumā ir kaut kas labs, vai mēs jebkurā notikumā mēģinam saskatīt kaut ko labo, un tad mūsu fokus ir uz labo, un mēs kā tāds 3D printeris veidojam tā dzīvē ar vienu vairāk, audzējam to labo. Ja parasti dzīvē meklējam kaut ko slikto, mūsu fokus uzmanību slikto, tad mēs visticamāk bieži vien saskaramies ar to slikto, jo ārējā vidi mums ataino tas, kas notiek mūsos iekšā, kādas ir mūsu domas, viss tas, ko es te iepriekš aprakstīju. Un tā īstumā atbildība. Tātad atbildība nozīmē tas, vai es par sevi tikai atbildu, vai es bāžu degunu, kā saka, citu darīšanās. Mēs audzinām mammu dažkārt. Tas ir paudze augstāk, kurai vajadzētu mūs pēc hierarhijas audzināt. Ja? Tad mēs savu atbildību atdodam it kā kādam citam, jo mēs esam ielīduši citu atbildības sfērā. Ja mēs priekšniecību tur pārāk bieži kritizējam, tad mēs atkal ielienam viņu atbildības sfērā, un tādā veidā kāds noteikti arī mūsu atbildību paņems, mēs savu atbildību lejam. Bet patiesībā tas ir vislielākais spēks, kur mēs varam iegūt savu spēku, ja jūtaties bezspēcīgi, nespēcīgi, tad tas šeit ir tas atbilde, kur atbildība ir meklējams spēks. Ja es esmu atbildīgs, to es arī jums piedāvāju šeit, apzinātībā būt atbildīgam par savu domu, savu interpretāciju, savām emocijām, sajūtām, reakcijām, rezultātiem, fokus uz sevi. Es atbildu par sevi, katrs var tikai sevi ietekmēt, un no tā arī mainīsies viņa apkārtējā vide. To es piedāvāju tālāk arī šajā meistarklasē jums praktizēties. Ejam tālāk, kam interesē. Tātad, kas es? Sāksim ar to. Kā jau es iepriekš teicu, kas es esmu? Šeit jūs varat, jums piedāvājam, būt pildspalvu zīmolu. Pēc katras sadaļas jūs varat uzlikt pauzīt, paskatīties, padomāt, vai pat citā dienā skatīties, ja jums liekas, ka tas par daudz jaunu informāciju, par pakāpeniski turpināt skatīties, bet katrs pēc savas sajūtām, kā jums liekas, kā jums patīk. Bet vienmēr atcerieties, prāts pretojās visam jaunajam. Mēģiniet ar viņu sarunāt. Pamazam solītim paskatīsimies, kas tur ir. Tātad, kas es esmu? Uzdodat to jautājumu. Nu, varat apstādināt un uzrakstīt, kas es esmu. Ot, kas jums nāk prātā. Vārds, uzvārds. Tas ir ļoti primitīvi, ļoti virspusēji. Tad tās lomas varat uzzīmēt. Cik jūs apzināties, kāds jūs esat. Vai jūs dienas laikā šīs lomas arī piefiksējat. Piemēram, ja priekšnieks ir darbā, nevisai labi iet, atnāk mājās, viņš aizmirst, ka viņš ir māte vai tēvs vai vīrs vai sieva, un turpina kā priekšnieks komandēt visus izrīko. Vai arī māte aiziet uz darbu, un liekas, ka visi te darbā ir tādi jaunieši, tādi bērni, visus jāpamāca. Tā kā šīs lomas arī iesaku
pavērot, izrakstīt, kas es esmu māte, sīva, meita, varat sastādīt tādu nedēļā, cik bieži jūs katrā lomā esat, dienā, cik bieži jūs katrā lomā esat, tas arī palīdz apzināties un būt īstā vietā laikā, jo no tā ir ļoti atkarīgs, kā enerģija plūst. Ja, piemēram, jūs esat meita un ar mammu uzvedaties kā pamācīt, gribas mammu audzināt, mammu, jūs nostājaties aci pret mammu, un līdz ar to jūs neesat enerģijas plūsmā, kā iet no vecākiem, no dzimtas uz priekšu enerģiju. Bet tā jūs esat pagriezusies uz atpakaļ pret mammu, un nav enerģija, nenotiek, nenāk nauda, nenāk notikumi jauni. Ja bieži tā darat, tas nobremzēt enerģijas plūsmu, un nav balvas, par ko sistēma rūpējās, lai būtu sistēma dzīvīgi darboties. Tāpēc ļoti tā svarīga loma zināt. Piemēram, ja jūs esat kopā ar vīru un gribat mācīt vīru, tu ne tā, tu ne šitā, tu ne to, tu ne tā, tad jūs automātiski nostājaties ne savā vietā, jūs nostājaties vīrmācas vietā, jūs mācat vīru, mammai jāmāca savus bērnus. Jūs nostājaties automātiski vīru mācas vietā, tātad tajā brīdī jūs patiesībā esat kā vīrmāte, nevis kā sieva. Un arī tur dažādas problēmas rodās. Arī pavērojiet sevi, uzdodiet šos jautājumus. Katrā situācijā, kādā lomā jūs esat. Un, piemēram, ar to jautājumu, ar ko jūs atnācat, kas jums diskomfortāja, ko jūs gribat atrisināt, sajūtiet tagad, jā, man ir tāds jautājums, tāda neatrisināta problēma, kas es esmu tagad, kādā lomā es esmu, cik man kādu var paskatīties, jo dažkārt ir mēs tādā, kā saka, bērnu pozīcijā. Es nevaru, man nesanāks, tā saka, bērnu pozīcija. Un, ja ir pieaugušā pozīcija, tad ir, ja es nezinu, es kaut ko uzzināšu. Es visu varu tikt kā pieaugušais galā, man visam ir atbildes. Šeit jūs arī varat pavērot tajā jūsu situācijā. Tad nākošais jūsu situācijā, kā jūs varat uzdot sev jautājumu, kāda es esmu, kā es jūtos. Pieņemsim, man nav nauda, kā es jūtos. Es esmu nelaimīga. Tas ir pašapraksts, kas es esmu. Jūs jau sev ar to domu nozīmējat, kāda jūs esat. Jūs jau iedodat tam taksistam maršrutu, nelaimīgi, vai kā džinam. Un visums tagad jums atspoguļos, piedāvās visus notikumus, lai jūs tā arī justos, apstiprinātu to jūsu vēlmi. Tur apakšā ir kāda pamata vajadzība, kāpēc, teiksim, esat nelaimīgi vai nabaga, kāda pamata vajadzība tur nav apmierināta. Tas ir kaut tāds dziļāks. Katram ļoti individuāli viss ir. To es piedāvāju individuālās tikšanās reizēs. Katram efektīvāk to atrast konkrētai situācijai, konkrētai gadījumam. Dažādi aspekti mūsos ir apakšpersonības, kā citādi to sauc. Tātad, ja es esmu, piemēram, tur nelaimīgi, tad kāda vajadzība, kas trūkst, lai es būtu laimīgi, varat uzdot sev jautājumu. Ja jūs atradāt to negatīvo pašaprakstu, kādu jūs esat konkrētā uz jūsu jautājumu, ja? Un tad, ko es gribētu, lai es būtu citādāk, lai mainītos, ko man visvairāk šī brīdī gribas, un tur būs atbildi, vai mīlestība, vai ko tur gribas, vai atpūta, katram būs savs atbildes. Ja tā vēl nedod galīgo jums atbildi, tad kad man tas būs, ko tad es gribēšu vēl, varat tā kā tāds dziļāk un dziļāk ieiet šī jautājumā. Tātad, kas es esmu? Ļoti plašs jēdziens. Es ceru, ka jums paplašināju šo izpratni, kas jūs esat, kā uz sevi paskatīties, kas zemapziņā izlien kādas programmas, tās apakšējās ir, tas autopilots, ko jums dos, un to visu var mainīt. Ja jūs jau uzrakstījāt tās atbildes, tad viens no tādiem ir zemapziņa neatšķir patiesību no ilūzijas, no iztēles, tātad jūs varat esmu nelaimīgi, paprobēt iztēloties, kā tas būtu, ka es būtu laimīga, vai es būtu bagāta. Kādas sajūtas visos trijos līmeņos, kādas domas es domāju, kādas emocijas es jūtu, kā ķermenī sajūtas ir, kādas, ja? Un tur arī mums var izlekt ārā špikerīši, domas uzreiz izleks, kādas muļķības vai visi sādi tekstiņi, arī tos pierakstiet tās visas tās zemapziņas programmas, ar kurām jūs paši sevi bloķējam, ierobežojam tas autopilotā. Kādam tas palīdzēja izdzīvot, bet viņš nav atcēlis un viņas neapzināti darbojās uz priekšu. Un tā ir tāda metoda, ko jūs varat izmantot.
ar iztēli palīdzēt un arī atrast, kas varat paplašināt sev arvien biežāk, novērot, kas traucē, atkal mainīt to. Ļoti efektīvi tur var strādāt tā saucās kvantu psiholoģija, kvantu metodas vai spēļu terapijā, kur šo visu var izspēlēt, visu ar klientiem bez darba. Tātad pamatvajadzības, Maslow vajadzību hierarhija ir tāda psiholoģijas teorija, ko viņš reiz uzrakstīja. Mainās viņi, bet kaut kāds pamats tur tomēr ir fizioloģiskās vajadzības. Gaiss, ūdens, miegs, barība, siltums, veselība, dzīves telpa, seksualitāte. Tās ir pamatvajadzības. Un ja tās nebūs apmierinātas, tad nekādas augstās prasības zemapziņa neļaus iet, piemēram, ja jums nav droša vide apkārt, kaut kur briesmas draud, viņa kādīgi neļaus sajusties laimīgam tajā brīdī. Viņa rūpēsies pirmkārt par pamatvajadzībām, fizioloģiskām vajadzībām, lai tās ir nodrošinātas. Man tā ir bijis, ka cilvēkam ir tāda programma, kad tikai jāuzmanās, jo visur ir briesmas. Mēs zinām, mēs esam karus pārcietuši, un daudziem tā nav atcelta programma. Jāuzmanās, ka tik kaut kur kāds briesmas saspringumā visu dzīvi, tā ir tāda pamatvajadzība izdzīvot, tikai tā var izdzīvot. Un kad pienāk tas brīdis, kad, es gribu mīlestību, 1 minūte ir tā mīlestība sajūta, un uzreiz sāk žņaukt, spiest, uzreiz rāda, nē, ka tas nav droši, ka tā nevar izdzīvot. Bet, atkal tas ir ļoti individuāli. Bet, es piedāvāju, lai jūs saprast, kā tas ir. Tātad drošība, aizsardzība no briesmām, kārtība, tiesības, vajadzības, kas orientēts uz izdzīvošanu nākotnē. Un šeit tajā interpretācijā ir milzīga loma, ko es iepriekš jau tur kā tu pašā sākumā rādīju, tālāk iesim vēl, kā mēs katru situāciju iztulkojam. Patiesībā ir jāpatrenējās, lai attīrītu no visām programmām, varat trenēties, ir tikai fakts. Katrs notikums ir tikai fakts, ko varat nofotografēt ar fotoaparātu. Pārējais viss, kas tur būs labs, slikts, pareizs, nepareizs, tās visi psiholoģiskais uzslāņojums, interpretācijas, programmas. Ja jūs centīsieties, viss ir neitrāls, tas ir fakts. Ja es gribu labāk, interpretējiet to, ka viss, kas notiek uz labu, vai kā cits vēl sāk, viss, kas notiek, viss uz bagātību, uz naudu, tādā veidā jūs jau to interpretāciju pagriežat atvērtībai, patīkamai nākotnē. Un ļoti daudz ar klientiem saskarās, ka nav uzticība pasaulē. Tas ir arī no bērnības, tātad nav uzreiz drošība. Ja neusticos pasaulē, tas uzreiz ir nav droši. Neusticos valdībai, neusticos politikai, neusticos mašīnai, neusticos elektrībai vai kam. Tā uzreiz viss, tas ir izdzīvošanas, tas ir drošība. Un nekus cits, visi sensori tikai uz to būs novērst, kāda tur prieka, kāda tur laima, kāda tur atvērtība, kāda tur izklētanī brīdī. Tātad, un vēl kas ir par uzticību pasaulē pašam sev pieņēma. Es tāds esmu, kāds esmu. Atzīt, cik es zinu, ko es varu, tā es varu. Man ar to ir labi, gribu ko mainīt, mainīšu, bet es esmu ok. Ar katru brīdi es varu kaut ko mainīt, ja man kaut kas nepatīk. Un mīlestība. Mīlestība ir, kā es saku, ja ir apzināšanās, tad mīlestība ir kā tāda smarža. Tas ir ārpus tās robežas, ārpus tām programmām, un tur arī tā mīlestība. Mēs mīlam visus apkārtējos, un tādā veidā mēs arī sajūtam to mīlestību. Nav tā, ka kaut kas mums var iedot no ārpus mīlestību, tā ir kompensācija, un tur nekad netiks apmierināts. Tas ir ļoti īslaicīgi, 1 mirkli, 1 minūte, 5 minūtes, un atkal prāts teiks, kas tur nav, kaut kas nav, kaut kas mani nemīl. Tas atkal būs pašapraksts, ja tāda programma ir pašapraksts, kad es nemīlēts bērnībā, mani tur nemīlēja, kāds tur mamma atstāja bērndārzā, mani nemīl, tad tur nekas nelīdzies, kamēr jūs, kāds es esmu konkrētā situācijā un nomainīsiet, tā kāds es gribētu būt, saprast, es tur kā bērns nepareizi interpretēju, līdz ar to emocijas, līdz ar to aizsardzība, viss tur iedarbojas, viss tā apaļā stūri, un varat nomainīt kādā brīdī. Vai pie emocijām saprast, ka kaut kas nepatīk, varat mainīt, vai pie interpretācijas, vai pie domām, vai daudzās vietās jūs varat pārslēgties uz to sevis mainīšanu, transformēšanu. Sociālās vajadzības. Mums tā ieprogrammēts, ka ģimene vajag. Citam nav ģimene, viņš jūtas nelaimīgs, jo to programmu pieņēma sevi draudzība. Mēs tomēr sociāls būtnes, tomēr vajag draugus, grupas atbalsts, tāda sabiedrība, mīlestība.
intimitāte, komunikācija. Un ir tāds priekšnojauts, tāds emocijas, tāds patīkams, kaut kas labs notiksies, ka jūs, ka jūs neesat tajās programmās, ka jūs kaut kur virzaties atvērtībā, paplašinājumā savas dziļākās, kā saka, dvēseli dziedi. Tad ir dopamīns, katalizators, tad ir kustība, kā dzinējs motors. Tas ir tas, kas virz uz priekšu. Bet, ja ir tādas bailes, tad tas apstādina, mēs jau apstādinām paši, nekas cits, neapzinoties savas programmas, mēs par tām pašām bailēm ieslēdzam ar savu interpretāciju un sevi bloķējam. Kā pierakstiet, kur jūs varat sev mainīt, atvērt. Sociāla atzinības, sociālais status, atzinība, cieņa, ieteikumi, panākumi darbā, privātajā dzīvē, labklājībā. Tas arī parasti nāk, ja tur ir problēmas, gribas izcelties, lai citi atzīst, tad tur bērnībā liekas atkal nepareizi interpretējuši, ka mums kāds neesam vajadzīgi, kaut kur tā. Tur ir atkal jāmeklējam. Atzīmējiet, ja jūs kaut kur redzat, kur jums ir tāds, kāda reakcija ķermeņa notika, tad tas rāda, ka uz katru to vārdu ir kaut kas jums kāds vāja vieta, kur ir iespēja augt, atvērties, kur jūs esat sevi ar savām neapzinātām programmām, sevi bloķējuši, sažņauguši. Un tad ir 5. pēc tās piramīdas, kad droši fizioloģija viss ir apvienās, tad ir tā pašīstenošanās. Cilvēks var pašrealizēties, individuālā atdāvinātība, personīga potenciāla īstenošana, pašattīstība. Tātad tas bija par tām pamatvajadzībām. Tagad par to interpretāciju es jau nedaudz pieminēju, un šeit konkrēti es viņu izdalījusi. Tātad, kas ir fakts, notikums, pliks, ko var nofotografēt ar fotoaparātu. Tas ir tās pārējais, kas tur, piemēram, es tagad runāju, kāds vārds es saku, tā jau ir interpretācija, ko es runāju, kā es runāju. Fakts ir, es atveru mutu un iznāk skaņa. Viss tas ir fakts. Pārējais viss, kas jums galvā. Kādas domas, kādas interpretācijas jūs jau varat ievērot. Ja jūs kādu citu tur vērtējat vai kas, tad tādā brīdī jūs varat arī kā spogulī paskatīties, es sevī to nepieņemu, bet es projicēju uz citiem, uz ārējo vidi, un tādā veidā izrēģēju kaut kādā veidā, izdzīvo prātā. Tātad no interpretācijas ir kāds notikums, un no interpretācijas sākās viss tālākais jūsu radīšanas process, kādā virzienā jūs radīsiet. Vai negatīvā, problemātiskā, diskomfortā vai pozitīvā. Šeit atkal varat paskatīties savu jautājumu, ar ko jūs atnācat, un tātad, kas tas ir fakts, apskatīties fakts. Man nepietiek nauda. Jūs interpretējat un jau esat diskomfortā zonā. Fakts ir, makā ir 5 santīmi. Man ir nauda, 5 santīmi. Tas ir fakts. Ja man ir 5 santīmi makā, tas ir labi. Viss, kas notiek uz labi. Tad jūs jau pavirzaties uz atvērtību. Un tādā veidā ar katru labu novērtējumu jūs kā 3D printerī radat atvērtību, bioķīmija ķermenī atverās, jums jaunas iespējas atnāk, jaunus risinājumus uz galvā redzat. Ja jūs esat tajā otrē, man nepietiek nauda, tur tikai vecās programmas uz riņķi iet, un nekas tur ārā izkāpt ļoti grūti. Kādā priekā, atvērtībā brīdī var kaut kas palikt ārā, bet var atkal pēc laika nonākt atpakaļ. Tāpēc pēc savu jautājumu, ko jūs gribējāt risināt, paskatieties, kas ir fakts, ko jūs varat no tā visa nofotografēt, un uzslāņojums, kas ir interpretācija, emocijas, sajūtas, tas viss izrietēja no tās interpretācijas. Kā es redzu to situāciju, kāpēc tā un tā tālāk. Tas ļoti svarīgs. Un tā tad ir kāda notikums, rodas doma, un tā doma ir tā interpretācija. Kā doma jūs automātiski viņu atliks no iepriekšējās pieredzes. Bet šeit jūs varat pateikt, stop, es izēju no aburtā loka, no tā, kas visu palaiž to veco riteni, kas kā nasta uz muguras ir, un es nolieku priekšā to prieku, azartu, kas kā ritenis man vilks uz priekšu, uz jaunu, uz atvērtību. Un es mainu tās domas, es mainu uz jaunu vēlamo rezultātu. Un tad arī pavērojiet, kas notiek ķermenī. Pieņemsim, jūs jau esat metodi tādu, sēdiet un tagad iedomājieties, ka viss jau atrisināts. Jūs jau esat pie rezultātu.
ceļojumā, pieņemsim, ja ņemam pa naudu, jūs jau esat ceļojumā, kā jūs jūtaties? Kādas domas jums ir, kādas emocijas, piefiksējiet, kādas tās domas ir, jā, es priecājos, baudu, vai es ar visu kaut ko esmu neapmierināta ar viesnīcu, ar apstākļiem, ar laiku, vai emocijas kādas, jā, izriet no tā, vai jūs būsiet apmierināts ar ceļojumu, vai nebūsiet. Tālāk, kādas sajūtas ķermenī, ka jūs tagad esat tur, vai ķermenis ir atslābs, vai kaut kur vēdā dur, vai kaut kur spiedz, vai kaut kur muguru velk, vai pleci velk. Tur varbūt, kad nav pieņemts atpūsties, kad vecāki pieņemts jāstrādā kāda atpūta. Tātad pēc sava, ko jūs gribējāt risināt problēmu, pēc man stāstītāja, izvēlieties, uzrakstiet uz papīra, kas ir jums jau beigās būs kā tāda karte, kur var citādāk ko darīt, mainīt, lai mainītos jūsu situācija. Tātad domas ir kā bulta, uz kuru pusi jūs viņas tagad tēmēsiet no tās interpretācijas. Jūs ar to domu virzienu piešķirat nozīmi, veidojat un radat kā dzīvi. Tātad domas, vecā autopilota ir kā tāda flash, ka tās vecās programmas ir saka flash, kas delete un restart. Pieņēmumu, stereotipu, šablonu, neapzinātu lēmumu, nekorekts programmas. Ļoti daudz nekorekts programmas mūsos ir. Bērnībā pieņemts. Visi tie vīrieši ir tādi, vai tās blondīnas ir tādas, vai cilvēki tādi. Tas viss kā tās fleškas lec ārā par to apli un veido mūsu dzīvi. Mēs ar viņām veidojam to dzīvi. Tur jūs varat mēģināt pierakstīt. Piemēram, tādu es nevaru ciest lietu, tāpēc, ka. Un turpiniet. Un es atkal to nevaru ciest, tāpēc, ka. Un es atkal, turpinājam to teikumu, tāpēc, ka, tā jūs redzēsiet visu kā tādu kāpūstu lapu, kādas programmas tur iekšā visas lien ārā, piemēram, par dažādām tēmām, par naudu. Bagāti cilvēki ir krāpnieki, tāpēc, ka viņi zog. Viņi zog tāpēc, ka tā iemācījās no vecāka. Un tā jūs atradīsiet visu to, kas jums zemapziņā iekšā, tas muškulis ir, kāpēc kaut kur neļauj. Jūs parasti vien tikai kaut ko no tā zinat, bet tā terapijās es lien iekšā, kamēr atradu ļoti višķi, ka tāds vīno ķekars, tur tas viss tas uz vienu naudu vien varbūt tur 100 bezmaz vai tādas nekorektas programmas, lēmumu vai interpretācijas, kas neļauj mums kaut kur virzīties. Un tā par jebkur tēmu, par attiecībām, par darbu, par draugiem, par visām tēmām. Tas ir. Un šeit es esmu parādījis 3D printeri, kā viņš printē zemenīt ārā, tā mēs ar savām domām, ar to nozīmi printējam savu dzīvi. Un tāpēc ir likteņa stūre, ka mēs tagad katru to punktiņu zinām, kur mēs varam kaut kā mainīt tos parametrus, ievadīt citādāk, darīt citādāk un mainīt. Emocijas. Tā kā es iepriekš teicu, tātad no interpretācijas ir atkarīgs emocijas. Emocijas, tā ir uzreiz bioķīmiska reakcija visā ķermenī, no tā atkarīga veselība, no tā atkarīgas atslābināts ķermenis vai sasprints, vai krunks, vai nav krunks, vai noveco ķermenis, vai nenoveco ķermenis. Kad parasti tāds netrenēts cilvēks var attiekties, ir emocijās. Interpretācija vai parasti var palaist garām, nepamanīt, ko es notikumu. Bet, kad sajūta diskomfortu vai tur emocijas ne tādas, tad stop. Aha, kas tikko bija par domu, kas palaida man tādas emocijas? Kāda interpretācija tur bija, kāds bija fakts? Un kas es tajā brīdī biju, vai pakāpties tā atpakaļ, uzrakstīt uz papīru, paanalizēt, un tā jūs varēsiet redzēt, kurā brīdī, kura jūsu apakšpersonība vai kur jūsu flash programmu autopilotā izliec ārā tādās situācijās un ņem virsroku visu notikumu virzību. Tā kā emocijas ir var tādās divās kategorijās patīkams vai nepatīkams. Ja ir patīkams, tad ir atvērtība, tad ir dvēsele dzied, kā saka. Ja ir nepatīkams, tad fleškas programmas vada jūsu autopilots ieslēdzies izdzīvošanas kaut kādā režīmā.
Un sajūtas ir no emocijām atkarīgas, sajūtas ķermenī. Nu, kaut kur augsts, kaut kur deg, kaut kur spiež, kaut kur dur, kaut kur velk, kaut kur kādas emocijas tādas nepatīkamas ir. Tad no tā arī var redzēt, kādas programmas lec ārā, kur nedrīkst iet. Tur var arī paiet atpakaļ. Aha, kas tikko bija pa emocija, kas tikko pa interpretācija, kāda doma tikko bija, kas vispār var sliktākais notikt. Ja kaut kur vēl, kas var sliktākais notikt? Kāpēc man tagad tādas sajūtas ir? Izlieks jums uzreiz doma ārā, jūs sapratīsiet, kas apakšā darbojās. Vēl var pēc sajūtām, tāda metode ir, visas sajūtas ir kā, kāds bērnības, tāds bērnu neapmierināts vajadzības. Varat parunāt. Jā, es tev redzu, kā mīlošu mazu bērnu, kā mīlošu kaķēnu. Jā, man tur vēderā. Es tev redzu, es tev jūtu, es tev mīlu. Tādā veidā jūs dodat uzmanību tai daļai, tai programmai, kas tur neļauj kaut kur virzīties. Viņi jau sāk apmierināties, atlaisties. Ļoti labi. Tā ir klientiem es ieteikuši, ka kādreiz pie muguras sāpēm pēkšņi iet un kaut kas iemetās mugurā, tad var tā būt kroniskam uzreiz tā ne, bet tādam, kas ir tāds sajūtas tādas pēkšņas uzlikuši, tad šis labi var nostrādāt. Ļoti svarīgs ir sajūts, jo tā ir mūsu izdzīvošanas instinktu līmenī, pēc tās Maslow vajadzību piramīdas. Šis ir tas, kas, ja nebūs drošība, ja nebūs fizioloģiskās vajadzības, tad šie dominēs un cits viss paliks otrajā plānā. Tā kā sajūts, kas notiek ķermenī. Ar elpošanu varat pārslēgties ar ķermeni. Ķermenis ir tas, kas pateiks jums visu priekšā, kas jūsu zemapziņā ir. Ļoti iesaku draudzēties ar ķermeņa sajūtām, piefiksēt viņas, sajust viņas, ieklausīties viņās, uzdot sev jautājumu, ko es tagad vēlos, vai ķermenī kaut kas iesāpās. Tādiem, kas jau ir nodarbojušies ar kādām praksēm, tādas var, piemēram, vēdrā kaut kas tur dur. Aha, pēc kā tas izskatās? Tas izskatās pēc kaut ko nazis dur. Aha, nazis dur. Ja es tagad būtu tas nazis, kā teātrī, es tagad iedomājos, ka es tēlošu tagad to nazi. Ko es gribu kā nazis? Ko es daru priekš, teiksim, Intas kā nazis? Kāda ir mana funkcija priekš Intas? Ko es gribu izdarīt? Viņš teiks aizsargāt no kaut kā, kaut kur neiet, tur arī ļoti daudz atbildes ir. Bet pašam tas būs grūtāk, to es arī ar klientiem daru, kad sesijās mēs esam. Bet tur arī ļoti daudz atbildes ir. Mēs jau esam tādi bieži, kā es ar vienu biju no tādām, kas vairāk tādas prātā, galvā, ķermenī. Ja bērnībā bija kaut kāda nepatīkama pieredze, daudz slimoja vai kaut kādas operācijas, vai kaut kādas sprites vai kas, atsakās cilvēks nejust ķermeni, neciest. Un aizmirst ieslēgt atpakaļ, tā pat dzīvo tādā prātā. Arī to var pamainīt atpakaļ, izvēlēties, parunāt ar ķermeni, es izvēlos sajust savu ķermeni. Tātad no emocijām ir nākošais reakcijas. Arī no reakcijām mēs varam attiekties, stop, kas tagad par reakciju, es gribu kliegt uz bērniem, bērni neklaus, aha, stop, kas man tagad par reakciju, ko es tagad interpretēju, aha, bērni mežoņi, neklausīgi, vai viņš tur slikts, viņš tur tāds, aha, bet patiesībā jau bērns ir mīļš, man neapmierina kaut kāda viņa rīcība, darbība, un tad šeit var arī nomainīt, paskatīties atkal to interpretāciju, to domu pamainīt, arī pie reakcijas var attiekties. Un no reakcijas, kā tur es teicu, ar to sunu vai roku pieliekam, vai atraujam, vai mēs ejam kaut kajā jaunā, izzinām sevi, pētām sevi, mainām sevi, vai neejam, vai tas prāts saka, ir bīstami. Instinkts sajūta saka, nē, tur nieks nāk, žāvājos, nevar paklausīties. Tas viss ir, kad prāts aizstāv savas vecās programmas, veco dzīvesveidu, jo priekš viņa tas ir vispareizākais. Vienalga, vai vecāki bija dzērāji, vai vecāki tur kāvās, bērns dzīvoja tādā vidē, viņš palika dzīves, tātad zemapziņas izpratnē, tas ir pareizie apstākļi, kādos var tikai izdzīvot. Un tāpēc arī atkārtojas, kāda bija vecākiem dzīve, bieži tāda pat ir arī bērniem dzīve, kad grūti ir izvekt no tā ārā, apburtā loku, jo zemapziņa velk atpakaļ, ka tā bija pareizais, un piesaist tādus cilvēkus, piesaist tādus notikumus, lai atkārtotos to vecāku scenārijus. Bet šeit atkal apzinoties, saprotot, izzinot, mainot, visas tās interpretācijas, tās programmas noķerot, to stereotipus var atkal pierakstīt, mainīt attiecībā uz jūsu
ko jūs gribējāt mainīt, kāda jums bija tā doma, kāda ir rīcība, kāda ir reakcija. Paskatieties, kā jūs pirms tam autopilotā reaģējāt, rīkojieties. Un ja jūs tagad pamainījāt jau interpretāciju, pamainījāt emocijas, sajūtas ķermenī, tā kā tagad ir reakcija, pavērojiet, apstājieties uz pauzi. Jā, man jau viss ir, es jau esmu rezultātā, kāds tagad ir reakcijas. Un tikai, kad jūs esat tādā atvērtā, patīkamā sajūta, atnāks jauni risinājumi, jauni varianti, jaunas atbildes. Vecajās emocijās. Tie paši vecie uz viņu malsies, no turienes ārā nevar izkļūt. Tikai tad, kad esat atvērtībā, jaunajās emocijās, jaunajā pašaprakstā, kad es neesmu tur upuris, kad es esmu savas laimes kalējs, kad es esmu bagātniece, kad es esmu talantīga, gudra, skaista, tikai tur nāks atbildes. Un jaunas reakcijas tātad. Un no atkal viss rats, viss mainās pa jaunam. Tātad, atkarībā no tā, ja jūs esat nomainījusi visu iepriekšējā, tad arī būs cits rezultāts, vai arī vecais rezultāts, vecais liktenis. Viss šie viens otru ietekmē. Un šeit es piedāvāju, ka tādu varat katrā brīdī, kamēr mēs tagad runājam, jūs tā kā katrā tādā punktiņā, pieturiņā pabijāt, ja? Bet, kad viss iziesim visu cauri, jūs varat tā kā tādā Google mapa attālināties un uz sevis tā kā no malas paskatīties. Un tā kā kopskatā visus tos televīzoriņus ieraudzīt. Kāda ir interpretācija, kāda ir emocija, kāda ir sajūta, kāda ir reakcija, kāds ir rezultāts. Un šī brīdī jūs jau neesat vairs iekšā vecās programmās, bet jūs jau esat tas saimnieks par tām domām, par visiem šiem saviem rādītājiem. Tātad rezultātu arī jūs varat ietekmēt, mainot tikai visus šos parametrus, ko es iepriekš jau pieminēju. Un tātad, lai sāktu mainīt, ir tas fokus uzmanība. Ja jūs gribat kaut ko savā dzīvē mainīt, jūs nosakat nodomu, es vēlos izmainīt savu dzīvi. Plusā jārunā. Nevis atteikties no kaut kā slikta no tā, bet jau rezultātu terminiem. Es izvēlos dzīvot skaisti, ceļojot, bagāti. Es vēlos darbu labu, atrast patīkamu. Un tad fokus uz turieni ir, uzmanību uz turieni ir. Un kur ir fokus, kur ir uzmanība, tur ir enerģija. Tur arī atvērsies. Tālāk jūs varat pateikt, jā, es vēlos saprast, kādas domas man palīdzēs iet tur, kāda interpretācija man tur palīdzēs nokļūt, kādas emocijas man tur palīdzēs, kādas sajūtas, kāda reakcija, rīcība man palīdzēs tur nokļūt, kur es vēlos. Un tātad atbildība, 100% spēks. Mēs varam ietekmēt tikai to, kas notiek mūsu galvā. Tātad domas, interpretācija, emocijas, sajūtas, reakcija, rezultātu, fokus. Mēs tikai sevi varam ietekmēt, citus mēs varam ietekmēt tādā veidā, ka mēs mainamies paši un ārējā vide atspoguļo mums. Citādāk mēs citus nevaram ietekmēt. Tad mēs, kad citus gribam mainīt, tad tā ir atbildība. Mēs lienam citu zonā, uzreiz mainās vietas, lomas, viss tur stākās izmainīties, vairs nav enerģijas plūsma, kā jābūt no vecākiem uz priekšu, uz bērniem, no bērniem uz saviem bērniem, kā tāda upe plūst. No Ādama un Ievas uz priekšu, nekādā gadījumā viņi neplūst uz atpakaļ. Un tagad, ja mēs esam tikai savā uzmanības lokā, ko es ar sevi varu mainīt no šiem rādītājiem, tādā veidā mainīsies man apkārtējā vide, man apkārtējā dzīve. Tad arī man ir spēks. Jo, ja, piemēram, varat arī tagad paņemt to savu situāciju un apskatīties, kāpēc vecā jūs domājat. Nu, teiksim, man nav naudu, es tāds maziņš, nabadzīņš, es neko nevaru ietekmēt, tā ārējā vide, tāds darba devējs, cik procenti jums ir spēka šī, jūsu konkrētā situācijā, un cik tai ārējai videi, kas jums katram tur atsevišķi sāva ir procentu spēka. Uzliekiet pauzīt un tā sajūtās, paproviet sajūst. Tot man tik procentu un pārējiem tik, un šeit jūs sapratīsiet šo atbildību. Jā, ja jums ir tur 5% vai 10%, tātad jums sev esat atstājuši 5%, 10%, parasti 10-15% ir spēku, un pārējie jūs esat atdevuši kādam citam. It kā tie jūs ietekmē. Tas psiholoģijā saucās, viņi vainīgi, viņi atbildīgi.
Un, redzat, šeit atbildību jūs atdodiet viņiem, to spēku jūs atdevāt, ka viņi nosaka jūs, bet patiesībā jūsu zemapziņas programmas patur jūs tādā upuru lomā, tādā 10%, tādā mazspēkā, bezspēcībā, nespēcībā, kaut ko mainīt dzīvē, un ka tās programmas jūs izmainat, tad jūs atgūstat to savu 100% spēku. Nu, tas nenotiek, protams, citās situācijās tas notiek momentāli, bet tas tāds pakāpenisks procents, jo tagad, ko mēs darījām, jauns neirons veidojam, audzējam ar jaunu informāciju, jaunu attieksmi, tas ir jauns neironu veidojums, un katrs olbaltumviela, kas 21 dienu aug, pie katras tās, teiksim, es esmu skaista, es esmu gudra, es esmu bagāta, pie katras šādi ir 21 dienu jāsajūtās, jādomā tā, jārīkojās tā, un tad tas neirons izaugs, un tad viņi vēl jāuztur, lai viņš maziņš vārdziņš, viņš uzreiz nenonīk. Tas kāds 3 mēnešus tā jāturpina tā ir, lai izveidotos kā tā jaunā taciņa. Vecais iemītais sliedz ravai atpakaļ. Jūs pakāpeniski mainot šo visu katru kaut ko un izveidojas tā jaunā taciņa un atkārtojot, saprotot, jūtoties visu to 21, 30 dienas, 3 mēnešus jums ir viss iespējas mainīt savu dzīvi. Nu, pēc gada jau jūs būsiet veselos ieradumus aizmirsuši. Un tagad sajūtiet, kā jums ir, kā jūs varat mainīt savu dzīvi, kā jums tas spēks ir, kāda jums ir tā izvēle. No visa tā izteiktā, ko es jums šeit teicu, jūs varat pārklausīties vēl vienreiz un izvēlēties, ar kuru sākt, kas jums visvairāk iepatikās, vai kurš jums liekas interesantāks, vai kurš jums vairāk vajadzīgs. Ar kādu vienu sākiet, pēc tam varat pēc 2-3 dienām atkal pievienot kaut ko, lai tā, katrs ieklausieties bez vardarbības. Tā ekoloģiski sarunājiet ar savu ķermeni, savu prātu. Jā, es tagad šo darīšu, to, tā ekoloģiski sarunājiet un virzieties lēnām karā uz priekšu. Tātad likteņa stūre. Ar ko aizēji? Arī svarīgi tā prātām piefiksēt. Tas tā kā tāds kartiņa būs. Jā, es šo sapratu. Jā, es šo darīšu, es jaunu lēmumu pieņēmu, es to darīšu, jauns neironu savienojums izveidojās, vai es ieguvu atbildi, tātad es investēju šo laiku līdzekļos, lai es sevi iepazītu, un ko es ieguvu. Protams, pa ieradumam var teikt, nekas jau te nebija viss zināms, vai viss tāds ir, viss sarežģīts, kas piefiksēt arī to, bet es vēlos, jebkurā notikumā, atrast kaut ko labu, vajadzīgu, noderīgu. Palieciet pie tā un tad meklējiet. Un, ja jums vajag palīdzību, griezieties pie manis uz sesijām vai arī kāds nākošos videoklips meistarklases mācīsimies. Paldies par uzmanību. Mums viss izdosies. Stūre, instruments, zināšanas jūsu rokās ir. Tātad jūs ieguvāt šeit informāciju, jūs ieguvāt instrumentus. Jūs varat atpazīt tagad, kas notiek, kurā situācijā, kurā punktā, kurā pieturā vai emocijās, vai fokusā, vai interpretācijā. Jūs varat atpazīt, apzināties un izvēlēties. Tā ir jūsu atbildība izvēlēties mainīt ko, tad palikt pa vecam. Ja paliks pa vecam, tad sajūtiet, kas notiks jūsu dzīvē, kāda jūsu dzīve būs. Ja jūs izvēlēties pa jaunam, kāda tad jūsu dzīve būs, sajūtiet. Ko jūs vēlaties? Stūri jūsu rokā, vai tas aizvergs bez stūras peld savā vaļā? Jums visiem izdosies, lai jums izdodās. Visu jauku.